Lai gan paši varbūt mēdz izrādīties maigi, kā pretinieki olimpieši vienmēr ir cieti rieksti, kurus nedrīkst novērtēt par zemu. Un neiesim jau attaisnoties ar man netīkamiem sporta veidiem. Matīs Smiknis parādīja cienījamu sniegumu un pabakstīja kopēju rezultātu uz profesionālo sportistu pusi. Tas nozīmē, ka man joprojām ir 6 uzvaras, profesionāliem sportistiem 4 un sporta entuziastiem 2. Kā tev drīkst saukt vārdā? Edgars. Ansis, prieks iepazīties, vai tu esi gatavs mazam, bet sadaram duelim? Mums būtu jāuzspēlē vienkārši akmens šķērs papīrīts, zaudētājiem 10 punktīši. 1, 2, 3. Ļoti labi, tu jau esi iesīdis, jau esi iekustējies, tagad tu vari uztaisīt arī 10 punktīšus. Nu, burvīgas atspiešanās, klausies. Malacis. Un plus nedaudz vēl sportiņš vienkārši tavam treniņam šodien. Man šķiet, ir tikai 2 veidi, kā sadzīvot ar graujošām sakāvēm. Vai nu tādās kaujās vairs nepiedalīties, vai arī doties tieši tur, kur tu esi zaudējis, un nedoties prom, kamēr tu neesi dominējis. Tādēļ mēs šodien esam Pepsi centrā, vietā, kur Elvis Stuglis man parādīja tieši, cik neprasmīgs es esmu galda tenisā. Bet nekas šodien bez uzvaras es projām nedošos. Šodienas viesis iespējams parkingā ieslīdēs sāniski, un pie vainas nav ne dzimums, ne arī blondā matu krāsa, jo šodien pie mums ciemosies Sabīne Andriksone, kur sevi pieskaita pie Latvijas drifteru saimnes. Sveicināti, sveicināti. Čau! Ļoti skaista mašīna tev, klausies, Sabīne. Vienīgais tev tur priekšā bišķiņ tāds apskrāpēts, laikam neiet ar to driftošanu tā pēdējā laikā tik labi, ja? Nē, nu, zini, pauze dara savu, un treniņi bez rētām nevar savādāk treniņos. Okay. Nu, teiksim tā, es driftošanas pamēģināju tikai vienu reizi, un tas bija šī raidījuma ietvaros, tādēļ man ir prieks, ka mums šodien nav autotēma, bet sievietēm un meitenēm es baigās atlaides tāpat nedodu, tā kā tev ir jārēķinās, ka ja nu tu piekrīt maniem izaicinājumiem, tad tev jāparakstās uz nelielu sodu, ja nu tu zaudēsi. Mēģināsim. Sadaram? Sadaram. Lielākie futbola fani noteikti ir cītīgi sekojuši līdz rudens Premjerlīgas mačiem. Augstākā Anglijas līga šajā sezonā nav likusi vilties, un futbola līdzjutēji noteikti ar nepacietību gaida lielisko piepildīto nedēļas nogali. Šo sestdienu, 5. novembrī, ir paredzēti 5 futbola mači. No šīm cīņām visinteresantākā faniem visdrīzāk būs Manchester City pret Fulhamu. Erlinga Haalanda vadībā Manchester City ir izcīnījusi jau 9 uzvaras, kas palīdz ieradoties saraksta pašā augšgalā blakus Arsenal komandai. Haalands bez šaubām ir šokējis futbola pasauli ar savu neatlaidību un precizitāti. Jaunajam norvēģu uzbrucējiem kontā jau ir veseli 22 goli. Kā jums šķiet, vai viņš līdz sezonas beigām uzstādīs jaunu Premjerlīgas rekordu? Lai gan Fulham no 20 komandām šobrīd atrodas tabulas 7. vietā, Olibet Bookmaker paredz pārliecinošu Manchester City uzvaru. Reiz sākās. Ideāli. Tev jāatbild godīgi. Kas ir savādākais, kas šobrīd atrodas tavā leduskapī? Zāles. Kāpēc tas ir savādi? Tas jau normāli zāles, kas ir vajadzīgas cilvēkiem dažreiz. Nekāda apšaubāmas izcelsmes alkohola izstrādājuma, kas tur jau ir palikuši? Apšaubāmas, nē. Labi. Kas tavā bērnībā bija kaut kas, pret ko tu pretojies? Kur tu negribēji ar to sadzīvot vispār? Ar skolu, ka jāmācās. Jā, tev ritīgi nepatīk mācīties? Bet atzīmes bija okei, vai? Nu, normāls, vidējais tāds. Ja tu momentāni varētu apgūt kaut kādu jaunu iemaņu, tā, un gatavs, kas tas būtu? Dziedāšana. Nu, tad tā mūzikas tēma ļoti tuva sirdī ir, okei? Jā, patīk. Tu telefonu daudz izmanto? Nu, diezgan, jā. Daudz saraksties? Nu, sanāk, jā, ir gan darbs, gan viss kopā. Tev tagad būs uzdevums tēlošanas mākslā. Attēlo man savu visbiežāk izmantoto emoji, kas tev telefonā ir. Un es mēģināšu uzminēt, kas tas ir. Vienkārši smaidiņš? Jā. Okay. Nu labi, es cerēju kaut ko interesantu. Bet labi. Kas ir kāda pieaugušo problēma, kuru tavuprāt tev neviens nebija sagatavojis? Finansiālā problēma. Bet finansiālā tādā ziņā, ka jāpelna nauda, vai tādā ziņā, kā ar viņu tikt galā, tur nodokļi vispār? Ir diezgan smagi jāstrādā, lai varētu vispārībās kaut ko atļauties. Tīpaši manā situācijā, kas ir tā sanāca, ka tas ir autosports, nav viegli.
Ja tu varētu atgriezt kādu modes trendu, kas tagad ir izgājis no modes, kas tas būtu? Bērnības vienkārši spēles, ka visu laiku visi bērni vienmēr spēlējās ārā un ar visādām zīmēšanas uz asfaltiem un tādas bērnības to garšu, ka tagad visiem ir tikai telefoni, televizori, viss ir, gribās, lai ir tomēr tas, kas bija mūsu laikos, ka mēs tikai gājām ārā. Mēs no rīta pamodāmies uzreiz ārā un līdz pašam vakaram ārā. Un vecāki spēlējāmies, kāpelējām pa kokiem un tā. Tas ir pozitīvi, to es saprotu. Ļoti labi. Man liekas, mēs esam kaut ko nedaudz sapratuši, kas tajās iekšās darās un varam mukt prom no šīm skaļajām ierīcēm. Kaut ko klusāk. Jā. Laiks iekurbulēt dzinējus un sākt aktivitātes. Pirmais izaicinājums mums sastāvēs no 2 daļām, no kurām pirmā liks parādīt, kādēļ neviens mums neļauj spēlēt profesionālu basketbolu. Mēs spēlēsim mini basketbolu un metīsim bumbu grozā. Īsā laikā jādabū pēc iespējas vairāk reizes iekšā, un tas, kas to izdarīs, tiks pie 4 punktiem. Nu, Sabīne, tu esi gatava? Kā redzams, tu pārstāv Detroitas Pistons komandu, es esmu LA Lakeri. Redzēs, kurš no mums būs labāks. Es domāju, laiks spiest startu. Sākums bija daudz sološāks. Pietiek! Man ir vairāk! Nav godīgi, tu vēl pēc tā tur, nē! Nav godīgi! Ir tāpat uzvarēja. Es varbūt sāku šaudāt, varbūt man vienkārši iekrita kaut kas acīs. Bet, kā redzams, Sabīnai ir 42 punkti un man tikai 38. Tā kā man vien būs jāpiekāpjas, jā. Un jāatzīst, ka basketbols joprojām man nepadodās nekādā veidā. Pirmā izaicinājuma otrā daļa mums sastāvēs no gaisa hokeja vai galda hokeja, vai sauc kā gribi. Mums būs jātrāpa 3 vārti. 3 vārti. Jā, sauksim tos par vārtiem. Pirmais, kas trāpīs 3 vārtus, uzvar. Un par katriem iesistajiem vārtiem katrs no mums var nopelnīt 2 punktus. Tā kā maksimāli 6 punktus šajā izaicinājumā. Tas ir bīstam. Ai! Tu tur tā kā pats? Jā! Yes! Sākums. Davai vēl vienu. Sākums nav daudz sološu. Bļāviens! Es esmu back in the game! Ai! Nu? Bet es jau uzvarēju, man liekas. Nē. 3-2. Rezultāts mirgo. Es esmu čempions. Sīva cīņa. Jā, bet tev arī labi sanāca. Tu tur nobloķēji. Es pirmo reizi spēlēju. Priekš pirmās reizes vispār izcēlu. Tu nobloķēji ļoti daudz manas sitienus. Tā kā es teiktu, ka tev labi gāja. Degvielas smarža, svilstošu riepu dūmaka, testosterons un viss pārējais. Tas, kā es iztēlojos drifta sacensības, vienīgās sievietes, kas tajā tēlā nāk iekšā, ir promomeitenes. Manā uztverē. Tā kā tu esi attapusies visā šajā vidē? Ļoti daudz gadus atpakaļ draugi vienkārši vizināja. Es braukāju līdzi. Vizinājāmies, sākā, protams, pa ielām vienkārši. Nelegāli. Jā, jo likums jau ir mīkstiem. Pareizi. Kādreiz 10 gadu atpakaļ nebija tik traki viss. Tā. Nebija tik daudz policistu. Jā, teiksim tā, tu varēji kādā placītī pa kluso kādu saulīti uzgriezt. Jā. Tad tu sāki ar savu draugu mašīnām arī to darīt? Jā. Kurā brīdī tu izdomāji, ka tas ir kaut kas tāds, kur tu gribi pati iesaistīties jau tik tālu, ka tu gribi varbūt pati savu mašīnu un startēt kaut kur un tā? Man iedeva viens no draugiem savu drifta mašīnu, kur jau bija sagatavota, jau tā kā viņš ar viņu brauca sacensībās. Viņš man iedeva pavizināties, tā kā pabraukāt pašai, un tad es vienkārši sapratu to, ka ja man sanāks kaut kas tiešām trasē, tad es to arī tā kā sākšu darīt. Es iešu uz to, es braukšu, krāšu naudu un pirkšu mašīnu. Okay. Tad gatavošos un trenēšos tam. Un tad man sanāca, kā redzi, jā. Bet tu sacenties uzreiz arī gāji, tev tāds bija, man sanāk, tev es gribu sacensties par medaļām. Tev jau bija tāds mindsets, vai tev bija šāds, bāc, man liekas, ritīgi forši, es gribu savu mašīnu un pabraukāt biežāk šitā? Tā, principā, tie ir ļoti, ļoti daudz treniņi, un tās izmaksas ir ļoti lielas. Tāpēc, es gribēju trenēties, es gribēju braukt, man ļoti patika viss tas sacensību, tas gars, adrenalīns, jo tad, kad
To nevar salīdzināt kā vienkārši parastu treniņu, kad aizbrauc vienkārši pavizināties ar sacensībām. Jā. Sacensībās tas ir uzreiz, tev pēkšņi uzreiz liekas, ka tu neko vairāk nemāki, tu esi aizmirsts, kas tev ir jādara. Liela daļa no tā dārguma jau ir pati mašīna un viņa ķīlēšana. Principā, ja tu to mašīnu jau esi nopircis, Jau gatava tādā komplektācijā. Tev ir, protams, lietas, kas tev ir jāuzlabo, jo vai nu tu, protams, nopērci jau gatavu, kas ir jau sabūvēta tieši driftam, vai nu arī tu nopērci parasto un tā kā saliec visādi. Kā tu dari? Tu pati arī ķīlē mašīnu vai tas tā kā nav tad, kad es sāku, tad tikai pati es kaut ko tur skrūvēju un ņēmos un krāsoju. Jau tā kā mehāniķa sapnis es klausies. Mehāniķa. Kā ir vispār ar kaut kādiem ienākumiem no šī visa? Tas ir vispār kaut kas, ar ko var pelnīt, no kā tur pelna tieši un kāds viss notiek vispār tajā pasaulē? Ļoti liela daļa visi braucēji, tas viss ir tikai hobija līmenī. Ir, protams, visi tie, kas ir mums daži, kas ir profesionālajā tieši jau pro klasē, kuriem ir ļoti paveicies un kuri dabū līgumus, un tad viņi var braukt sezonu. Un tu esi apmaksāts komandas sportists, un tad tev maksā kaut kāds drifta komandas, kas viņus nolāgo. Apmēram, tā var teikt. Okay. Vai tev ir kāda īpaša kruta atmiņa, kas tev ir saistīta ar driftēšanu vai arī ar sacensībām, kurās tu esi piedalījusies? Viens no pirmajiem vispārībās tādiem posmiem, kurus aizbraucu, un tā bija Lietuva, laikam vispār otrās sacensības. Man vienkārši organizators ieraudzīja mani, un viņš saka, brauc uz Lietuvu, brauc pie mums, un viss. Tur bija tik daudz skatītāju, tur bija pie mums pie Akropolis uztaisītu lielajā placī, un tur bija apkārt pilns cilvēkiem, tā ka ļoti daudz cilvēku bija. Tās emocijas, ko tu ieguvi, kad piemēram bija parādi, un tu parādas laikā katru no dalībniekiem piesaka un viss, un es biju vienīgā meitene, un arī no Latvijas vēl pie tam atbraukusi, un viņiem tas bija viss wow un tik forši. Tās emocijas, ko tu saņem no tiem apkārtējiem cilvēkiem, no atbalstītājiem, to nevar aprakstīt. Tas tā kā reāls sports profesionāls. Kā teikt vispār, kā tev ietekmē šis sports ārpus trases uz ielas? Tev braukšana kaut kā ir pamainījusies? Gribās norauties no ķēdes ik pa laikam? No ķēdes nē. Tas tādā ziņā, ka tas ļoti labi ietekmē, jo tu ļoti labas iemaņas iegūsti. Es daudz labāk redzu visas situācijas uz ielas, un es zinu, ja pieņemsim kaut kas notiek, vai arī ziemā man saslīd mašīna, es zinu, ko darīt. Tu esi eksperts, okay. Grāvī tev neatrast. Cik tev pašai ir gadījies norakstīt kādu mašīnu vai uztaisīt kādu avāriju? Ir gadījies, jā. Cik reizes? 2 reizes. Kāds notika uz ielas vai trasē? Nē, uz ielas nē. Nē. Tā, ok. Uz ielas nē. Tikai trasē, un tas ir bijis betons. Silda betona sienā, jā. Betonā bērni nelidojam. Tas ir ciets un slikts zobiem. Tādā ziņā ir labi, ka tas ir autosports, un tā kā tu sēdi droši piesprādzēta, ķiverē un viss. Vienīgais bija tas, ka ar muguru man tur bija šī problēmas, tā kā papildus vēl. Es šobrīd visas uzzināju, ko es gribēju. Es domāju, mēs mācam tālāk un gan jau vēl parunāsim. Pēc sestdienas uzkodām sekos svētdienas pamatēdienas, jo 6. novembrī mēs varēsim vērot īstu futbola meistarklasi. Arsenal stāsies pretī Chelsea, un tā būs šī abu komanda pirmā tikšanās reize šajā sezonā. Futbola līdzjutēji, kā arī Olibet Bookmaker šo uzskata par diezgan līdzīgu cīņu, jo abas komandas ir lieliskā formā. Ņemot vērā šo līdzīgo spēku samēru, ir jāsaka, ka neizšķirts rezultāts šķiet diezgan ticams šim Londonas derbijam. Neilgu brīdi vēlāk sekos vakar saldais deserts spēle starp Tottenham un Liverpool komandām. Arī šeit ir grūti pateikt, kurš tad būs izteikts favorīts, taču neliels pārsvars iekrīt Liverpool kontā. Tottenham šobrīd ieņem augsto 3. vietu tabulā, taču pēdējā laika sniegums nav bijis pietiekami pārliecinošs, lai pārliecinātu arī pašus kritiķus. Protams, Premjerlīga ir tikai daļa no futbola druģa, kas ir pieejams Olibet. Seko līdz arī citām līgām un čempionātiem, ieņem dīvānu ekspertu lomu un izsaka savu viedokli par prognozēm, un tiekamies uz laukuma. Klausies, Sabīne, es zinu, ka tev patīk laust stereotipus, bet šeit man būs jāsaka, ka tiem džekiem, kas pret tevi sacenšās driftā, ka spēlē, vai tu gribi būt gudrāks par blondīni, es varētu tikai zaudēt. Bet mēs esam nonākuši pie otrā izaicinājuma, kas ir klasiskā erudīcija.
Mums katram 5 jautājumi, jāuzdod vienam otram. Par katru pareizo atbildi 1 punkts. Loka šāvējam Metam Štucmanam pieder pasaules rekords tālākajā šāvienā ar loku un bultu. Kāpēc šis fakts ir īpašs? Jo viņš ir akls, jo viņam nav roku, jo viņam nav pirkstu, un šis fakts nav īpašs. Es teikšu, ka viņam nav roku. Kāds zināja? Tas būtu vienīgais, kas padarītu to baigi īpaši. Jo, man liekas, akls cilvēks joprojām varēja šo tālu. Ko tikai un vienīgi ēda Usains Bolts 2008. gada Olimpisko spēļu laikā Ķīnā? Pekinas riekstus, žiperīgās plūmes, sklandaraušus vai vistas nagetus? Kas bija tas pirmais? Pekinas riekstus. To pirmo. Pekinas rieksti tev galīgi atbild? Jā. Pekinas rieksti nav pareizā atbilde. Pareizā atbilde ir vistas nageti. Kāds ir vidējais attālums, ko cilvēks vidēji noiet savā mūžā? 4 reizes apkārt pasaulē, kā no Zemes līdz mēnesim, kā no tejienes līdz turienei? Stulbs jautājums. 4 reizes apkārt zemeslodē. Nē? Nu jā. Jā? Jā. 2 punkti manā labā. O, godīgi. Let's go! Kāds pasaules čempionāts notiek Somijā no 1992. gada? Sievu nēsāšanas, govju slaukšanas, zeķu adīšanas vai zupas ēšanas? Zupas ēšanas. Būtu labi, tad es arī gribētu piedalīties, bet nē, tur ir sievu nēsāšanas čempionāts. Kādēļ 1950. gadā Jā. Indija izstājās no pirmā un vienīgā pasaules kausa futbolā, kuram tā jebkad bija kvalificējusies? Netīšām, jo FIFA aizliedz spēlēt basām kājām, jo saindējās ar kļavu lapu sīrupu, jo nemācēja spēlēt futbolu. Es teikšu pirmais. Basām kājām. Tas nebija pirmais, bet nu labi. Bija pirmais? Labi, es Pirmais bija netīšām. Nē, sorry, es ņemšu to, kas ir basām kājām. Jā, tev ir taisnība. Kāda neparasta trenažieru zāle atrodas Amsterdamā? Zemūdens trenažieru zāle, zāle, kurā visi trenēs kaili, zāle bez trenažieriem, zāle, kurā drīkst trenēties tikai sapīpējies. Kaili. Apsveic, pirmais punkts tev. Ļoti labi. Zāle, kurā visi trenēs kaili. Ar ko sakrita 1970. gada FIFA pasaules kausa kvalifikācijas spēle starp Salvadoru un Hondurasu? Ar labiem laikapstākļiem, ar Ziemassvētkiem, ar neko, ar karu starp abām valstīm, kas ilga tikai 100 stundas. Pēdējais variants. Es gribu teikt pēdējais variants. Nav godīgi. Cik gara bija garākā boksa cīņa? 4 stundas, nedēļa un 3 dienas, 110 raundi un 7 stundas. Vai neviens to nezina? Trešais. Ļoti labi. Pareizā atbilde. 110 raundi, 7 stundas. Kāds oficiālais sporta sacensības norisinās Austrālijā? Orgasma, aitu skaitīšanas, deguna urbināšanas vai ķenguru bučošanās? Deguna urbināšana? Tā ir tava atbilde? Tā ir mana atbilde. Nē, tā nav. Kurš ir? Aitu skaitīšana. Laikam, Varētu būt orgasma. ar ko 2002. gadā 50 jūdžu skrējienā sacensties garo distanču skrējējs Toms Džonsons? Ar zirgu, ar savu sievu, ar demoniem vai ar klonētu cūku? Zirgu. Pareizi. Ļoti labi. Zaudējis spēlē, kurš ir erudītāks par blondīnu, es neesmu. Bet uzvarējis arī neesmu. Rezultāts ir 3-3. Un es pieņēmu, tas ir ok. Tas ir ok, mēs varam iet tālāk un skatīties, kurš no mums tad uzvarēs visu kopā. Jā. Pirms noslēdzošajiem jautājumiem uztaisīsim noslēdzošo izaicinājumu. Sabīne, ar autiņiem tev patīk spēlēties, bet kā ir ar bumbām? Patīk? Bez atbildēm tas nekas, jo trešajā izaicinājumā mēs izmēģināsim, cik labi mēs varam atrast, kur tos pirkstus iespraust, vai mēs varam trāpīt tur, kur slīd, un beigās kā mums tās bumbas pareizi jāsagrābj. Tāpēc mēs metīsim 5 reizes bowlinga metienus. 3 būs parastie, visparastākie metieni. 1 būs ar kreiso roku, jo mums abiem labā roka ir vadošā. Un 1 būs atmuguriski caur kājām. Tas, kurš gūs visvairāk punktus šajos metienos, tiks pie 14 punktiem izaicinājumā. Man liekas, ir godīgi. Labi. Būs labi. Nu, rādi, ko tu māki. Pirmais metiens pirmajā piegājienā. Nu, labi. Zolīdi uz vienu pusi, ļoti labi. Kaut kā jā. Bet nav slikti.
Saka, man vajadzēja maliņas. Es nogāzu mazāk nekā Sabīne. Tā tik turpināt. Varbūt tomēr vieglāku bumbu vajag paņemt. Bišķi labāk ir. Ai, atkal man uz to kreiso malu. Ai, Šis ir bīstams. atkal divas. Nu, varēja būt labāk. Šitais Jā, labs. Nē, aizgāja pa Patīk, kreisi. iet Renē. Ai. Tagad pagriezies pret mani. Skaties man acīs. Skaties man acīs. Tu to vari. Atkal pa kreisi, vai ne? Jā. Kas ir ar to kreiso pusi? Pa vidu. Pa vidu. Nē. Šis daudz labāk. Bāc. Labi, man nevajag dabūt daudz punktus. Man vajag dabūt tikai 6. Hop. Man liekas, 6 ir. Nav godīgi. Redz, var sanāk labāk. Paldies par spēli, bet, manuprāt, Nav šoreiz man sanāca nedaudz labāk nekā tev. Pats pa 1 punktu. 4 punktu starpība, tas nav tik slikti. Es teiktu, ka mēs esam diezgan tuvā spēlē šo pabeiguši. Kas ir varbūt vēl kaut kāda tava hobija ārpus tā visa? Vai tu vēl kaut kā lauzi stereotipus? Es zinu, ka tu brauc arī ar motorizētiem Jā. 2 riteņiem. Jā, moča arī ir tā mana mazā atkarība, neskaitot driftu. Jau kopš bērnības jau sapņoju, kad oficiāli varēšu nolikt tiesības, tā uzreiz kā palika 21, tā uzreiz bija tiesības rokā. Kā tu vispār pati uz to visu skaties? Tu vairāk skaties tā, ka tev varbūt patīk vairāk tādas vīrišķīgas izklaides, vai arī tu vienkārši nesaskati, ka tās ir kaut kādas klasiski vīrišķīgas lietas, ka tev liekas, tas normāli. Nu jā, visdrīzāk es nesaskatu, ka tas tikai tāpat kā autosports un arī motosports. Moču mašīnas, tas jau nav tikai priekš vīriešiem. Nu jā, bet tu jau zini, ka tajā pašā drifta vidē pārsvarā visur apkārt tu tur aizies, tur būs visur džeki. Vai tev tieši patīk tas, ka tu esi tāda unikāla tur un vari bišķiņ izstāties? Gan jau, kad jā, savu veidu jau kaut kādu odziņu varbūt tās tajā ir. Patīk ļoti tas. Pēc tā, kā tu esi mašīnu nokrāsojis, var redzēt nedaudz to sievišķību, kaut kā centies ieviest. Bet, protams, arī... Ir vēl kaut kādas lietas, izņemot mašīnas dekorācijas? Laba atbilde. Es cenšos uzturēt arī, teiksim tā, sievišķību, nevis ierasties treniņu tērpā vai botās parasti, un tā netīrām rokām, nedzinu seju un tā. Jā. Tomēr tu esi sieviete, tu esi autosportā, bet tev ir jāparāda to, ka tu esi sieviete tomēr. Vai tev ir kaut kādi mērķi un sapņi, kurus tu vēl gribi piepildīt? Kaut kādi, kur tu esi uzlikusi sev kaut kādas latiņas, uz kurām tiekties, pēc kurām tiekties? Vienalga, vai tas ir autosportā, vai tas ir ārpus tā kaut kādu projektu, ko tu gribi realizēt? Protams, kad jebkuram autosportistam, drifterim ir sapnis būt tajā top līmenī, būt uz piedestāla. Ļoti, protams, gribētos pirmkārt sasniegt tos piedestālus. Sapnis jau, protams, Amerikā kaut kādā uzbraukt, kaut kur tā, kaut kādā formula drift un tā. Bet, tas, protams, ka sapnis. Nezinu, vai kādreiz dzīvē tas varētu piepildīties, bet... Bet vai tu uz tādiem sapņiem arī ej, vai tas ir drīzāk tāds sapnis, kur, cerams, varbūt? Zinu, kā tur ir tik nenormāli liels finanses nepieciešams, kas, es nezinu, ar ko man ir jānodarbojas un kas man ir jādara, lai es kaut ko tādu vispār varētu. Ar droši vien apšaubāmām lietām. Jā, viennozīmīgi. Bet galvenais ir sapņot, jo tad varbūt arī kaut kas piepildās. Protams. Kas ir tavs sapņu auto? Tas būtu Porsche GT3, jā. Okay. Bet tas būtu ikdienai vai tas būtu trasē tev vairāk? Ikdienai. Okay. Un ko tu trasē gribētu? Trasē, kaut kādu jaunāku BMW varētu. Vienkārši jaunāku BMW. Pirmās sērijas varbūt. Pilnīgi vienalga, ko vienkārši jaunāku BMW dod man. Kaut kādu M2, M3. Okay. Un tad morāls dabas jautājums. Ja tu tiktu cauri sveikā, vai tu būtu gatava nosakt tādu mašīnu? Neviens nezinātu. Tikai tu, tas būtu tikai tavā sirsniņā. Jā, kāpēc ne?
Ja nekas nav par to, tad vispār ideāli. Viņš ir. Mēs varam noslēgt jautājumu sadaļas un doties noskaidrot, kurš tad ir uzvarējis. Noslēgumā gala rezultāts ir sekojošs. 23 punkti Mo un 11 punkti šai skaistajai jaunkundzei. Jāsaka, ka es esmu uzvarējis, un tu parakstījies uz sodu, ja nu tu zaudēsi. Diemžēl pienāca tas brīdis, kad tas sods ir jāizpilda. Filmēšanas komandas soda ir izdomājis sekojoši. Tev būs jāpiezvana vienam kontaktam no savu kontaktu loka telefonā un jānodzied skaistā ar driftu saistītā dziesmiņa. Tā kā pa īstam bija ļoti sīva cīņa, un tu ļoti labi zini, ka mēs punkts punktā gājām. Un reāli... Līdz es aizgāju. Nē, tur bija tikai tā, ka bowlingā dabūja vairāk punktus, bet tā jau, principā... Jā, principā jau visam var teikt, jau es vinēju arī. Tā tu vari teikt, jā, bet mēs to ignorēsim. Bet labi, ko tu gribi ar to pateikt? Varbūt tās uztaisim tā, kad arī tu man sodu arī uztaisi. Viņš nebūs grūts, viņš būs. Vismaz mēs visi kopā pasmaidīsim. Labi, solidaritātes pēc. Bet šobrīd būs tavs limelights, un tu varēsi izpausties visā krāšņumā. Izgāja cauri jau? Jā, es ātri skrolēju. Stop. Hello. Wonder if you know how they live in Tokyo. If you see me, then you mean it, then you know you have to go. Fast and Furious. Drift. Fast and Furious. Drift. Wonder if you know how they live in Tokyo. If you see me, then you mean it, then you know you have to go. Fast and Furious. Drift. Fast and Furious. Drift. Jā, es zaudēju tur tajā sadaram. Jā, un tāpēc man bija jāpiezvana un jānodzied to dziesmu. Šis bija ļoti labs kontakts. Man patīk, jo nebija jautājumu par dziesmu, nebija jautājumu par izpildījumu. Vienīgais jautājums bija, vai tu zaudēji visos? Labi, kas tad ir tas, ko tu gribēji man likt darīt? Uztaisīt stārfiņu. Es taču nemāku. Kā to dara? Un šis gan nav krūti. Davai. Es tiešām nezinu, ir kaut kādas instrukcijas, kā tas jādara. Tu māki? Kā tā kā tārpiņš, ka kustās. Cik šitais nav ok. Ak, Dievs! Es varu vairāk kā ronis. Kā resns ronis. Nevis kā tārpi. Labi, tev sanāca. Malec. Paldies. Ko ir laikam pienācis tas brīdis, ka man jāsaka paldies, ka tu mums te biji. Jā, paldies, ko uzaicināji. Man bija prieks, ka tu stājies man pretī mūsu izaicinājumos. Kāda tev vispār pašai iespaidi? Forši, bet bija ļoti sīva cīņa. Es neteikšu to, ka es zaudēju. Es nezaudēju. Pilnīgi vienos vārtos. Ja pabeigtu to bowlingu cīņu, tad varbūt tās man arī izdotos tev vinnēt, jo tur visi punkti bija, principā. Es ceru, ka viņi tā nesaka arī savās drifta sacensībās. Varbūt tās, ja es tur vēl 3 reizes būtu nobraukusi, varbūt es būtu spiedis. Tāds nestrādā, ir uzvarētāji. Un šoreiz tas esmu es. Tā kā viss ir kārtībā. Bet paldies tev, ka tu te biji tiešām. Es ceru, ka tev turpmāk arī viss sanāks ar visiem taviem driftiem, darbiem un jauniem mocīšiem, cerams arī, lai var tev redzēt uz ielām. Un brauc droši, bez betoniem. Jā, paldies. Pams! Man šodien galvenais pat nebija cīņa par punktiem, bet gan Pepsi centra lāsta laušana. Un es teiktu, ka tas man diezgan veiksmīgi ir sanācis. Taču raidījums ir raidījums un punkti ir punkti. Tādēļ tagad kopvērtējums ir pamainījies sekojoši. 7 punkti manā labā, 4 profesionāliem sportistiem un 2 sporta entuziastiem. Pie manis jau atnāca. Redz. Nē, tu ar to šitā. Šitā! Tieši tā. Ui.